mēs varētu tā labi viņu izmantot. Pirmkārt, es ļoti priecāju. Es īstenībā pamodos no rīta, un es jūtos, ka Dievs tik forši šodien sākās. Un apsveicu ar festivāla sākšanos. Šobrīd. Festivāls Harmoniska cilvēku izdzīvošanas komplekts, kas ir savā laikā bišķi vairāk kā pusgadu atpakaļ mums radošajiem kvartāliem, Rīgas radošajiem kvartāliem deva iespēju caur Survival Kit festivālu veidot arī savas aktivitātes. Un tāda pamata doma tam visam bija nosaucās Utopiskā pilsēta. Un katrs radošais kvartāls šo te vārdu savienojumu Utopiskā pilsēta varēja paņemt pa savam un veidot pasākumu šīs bāzes. Un mēs vai es? Jāatzīst. Ja tas tvīns, tad... sapratām, ka Idejas māja patiesībā pārstāv tādas aktivitātes, kuras tā kā daudz cilvēki saka, es eju projām no Idejas mājas, man ir tik foršs garstāvoklis. Nu, ka to pacelātība, viņi tur mutuļo. Kādreiz vairāk, kādreiz mazāk, bet viņi tur dzīvojās. Un tad tā ideja ienāca prātā par to, ka tur varētu būt utopiskā pilsēta saistībā ar harmoniju. Un kā man liekas, ka harmoniju var dabūt tikai dabā esot un klausoties dabas skaņās un esot mierā ar pasaules kārtību, dabisko. Tad pacēlās tāda tēma par to, ka vai tā nav utopija harmoniju un laimi dabūt pilsētā. Nu, tad šī ir arī tā pamattēma. Harmonija un laime pilsētā. Tad šajā vakarā... Ko tādā nosaukumā viņi bija nolēmuši dēvēt par utopiju? Varam ar to arī sākt. Kas ir utopija? Nu, utopija, kā viņi to nodēvē, tā ir vieta, kura nepastāv. Kaut kas, kas nav. Vai kaut kas, kas nav reāls. Ja tas nav, kāpēc par to runāt? Ejam mājās. Jā. Vienmēr sakot, šajā vakarā mēs esam sanākuši sākot ar Zuzanu, Nikolu, jaukiem fotogrāfiem, filmētājiem Uno, Māri, Mārtiņu, Dzintru, Renāti, Sanitu un kādi ir Santu, Agitu, Aneti, Ļuba tur nāk, Ieva sēž, vēl kāds? Zanda. Mēs visi šeit esam aktīvi šīs diskusijas dalībnieki, kas nenozīmē, ka tikai Māris, tikai Mārtiņš, Ieva vai es vai Santa runās, bet mēs katrs varam iesaistīties šajā sarunā. Katrs uzdot jautājumu un katrs arī mēģināt rast atbildi vai rast atbildi caur to, ka kaut kas nesaskan uzskatos. Reku arī Diāna nāk. Diāna, kas pēc tam vadīs arī Jozu. Lūk, tā kā jautājums bija par utopiju vai par to, vai ir vērts runāt par to? Es mēģināju saprast, kā var runāt par to, kas neeksistē. Nu, tad var pajokot pretī, ja mēs par to esam safantazējuši, tad vismaz mūsu iztēlē tas ir. Varbūt, ka nosaukums ir nepareizs. Varbūt nosaukums ir nepareizs. Vai nav tā, ka tas ir tik uzstādīts jautājumu formā, vai ir iespēja, vai tā ir utopija? Mēs cerams pierādīsim šajā sarunā, ka tā nav, vai mums nekas nav jāpierāda, atradīsim vismaz kaut kādus rīkus, kāpēc teikt, ka harmoniskas cilvēks pilsētā nav utopija. Kāpēc viņš nevarētu tāds būt? Viņš to teica, ka tas nav iespējams. Cik tāda ideja vispār atsasās? Man liekas, tas jāvēro pozitīvās domas un jātic, ka var. Nu, tad ir lielais jautājums, kas ir harmonija.
īstenībā es tā paņēmu vienā dienā, tā atveru lielo māti Google un vienkārši ierakstu harmoniju. Tur Wikipēdija, pieņemsim, to definēja. Vienā teikumā harmonija ir harmonisks. Nu, īstenībā gandrīz nekā nav. Nu, nav definīcijas par to, kas ir harmonisks. Ir mūzikā definīcija, ka tā ir saskaņa, tā ir plūstamība kopā. Un tur kaut kur līdzsvars nebija minēts definīcijās? Jā, tur īsti nebija. Tur bija tieši saskaņa. Bet es arī domāju par to tēmu, un man saistās ar līdzjūtību. Reiz nāk prātā gestātā tā tēze, vesels cilvēks ir tas, kas ir adekvāti un ātrs pielāgoties vidē. Tāpēc harmonija varētu būt izējot no šī tāda spēja pielāgoties esošajam. Nebūt pretstatā, pielāgoties esošajam. Noturēt līdzsvaru, kad tu skrieni pa pilsētu. Dažreiz uz vienas kājas. Jā, notur līdzsvaru. Jā, es sākšu to, ka es teicu tiku uzaicinātu, tāpēc, ka es esmu sociāla antropologs un es kā reiz savā pētījumā ilgstoši dzīvojos kopā ar jauniem cilvēkiem, kas par savas labas dzīves mēraugu uzskatīja harmonisku dzīvošanu. Viņi to harmoniju raksturoja tā kā ar dzīvi saskaņā ar savu būtību un savu ceļu. Te ir, protams, jautājums, kas ir tava būtība un kas ir tavs ceļš. Tas atkal ir tikai individuāli, noteikti rodama atbilde. Bet man liekas svarīgi, ka viņi šo te jaunieši nodalīja uzreiz pretstatu, kas nav harmonija, vai arī pareizāk sakot. Jā, tieši tā caur opozīcijām. Un varbūt viņi to nenodefinēja vienā teikumā, bet es centos no visām mūsu kopīgām sarunām saprast un secināju, ka tas, kas tiešām traucē harmonijai, viņuprāt, ir tas rietumu uzstādījums uz mūžīgu augošu efektivitāti, ka mums vēl jābūt aizvien labākiem, ātrākiem, stiprākiem, un ka labas dzīves mērauga vispār ir kaut kāda augšupeja ekonomiska efektivitāte, jeb kādā nozarē patiesībā augšupeja, un ka tas uzstādījums ir tas, kas traucē būt harmoniskam. Un tad ir tā šķēra, ka pilsētā kā vienmēr ir jābūt veiksmīgam un efektīvam, lai tu vispār varētu izdzīvot. Un tāpat laikā tev vajadzētu, lai labi justos dzīvot saskaņā ar sevi, kas, tur rodās tāds nesavietojamība. Savu pētījumu, kādi rezultāti vai kaut kas? Jā, īstenībā, protams, vienotu formulu nedeva arī viņi, un šie te jaunieši paši veido ekociematu laukos, un viņi arī uzskata, protams, ka pie dabas ir daudz vieglāk dzīvot pašpietiekami, lielākā saskaņā ar sevi, maksimāli distancējoties no kaut kāda patērētāja kultūras tā spiediena, bet man arī interesēja tomēr, ja mēs esam situācijā, kad mēs dzīvojam pilsētā, taču jābūt kaut kādiem rīkiem, kā, ja ne pavisam harmoniski, tad daudz maz harmoniski dzīvot. Tad viņu tāds piedāvājums bija, kad ir pirmkārt jādara sirds darbs, kas atkal ir, ko mēs saprotam, bet darbs, ko tu tiešām mīli. Un tad ir ļoti jāstrādā ar savu apziņu, apzināties sevi kā rīcību spējīgu un varošu un tādu, kurš pats ietekmē savu likteni, nevis kāds cits mums kaut kur noliek. Un tas atkal ir panākams ar meditāciju vai kādām garīgām radošām praksēm, kādas katram. Tas man savādās kopā arī ir tā vairumā, vismaz psihoterapeiti uzskata par to, ka tagad cilvēks uzņemās atbildību pats par savu dzīvi un par to, kā viņš veido to apkārtni sev apkārt, tad tā saskaņa arī veidojās ar vienu. Tad, dzīve ir labāka. Jā, tieši, jo viss ir miedarbē, tā kā, ja tu
jutīsies, ka tu vismaz tiecies, ka tu pirmkārt zini, kādas ir tavas vērtības un tavas vēlmes, un tu uz viņām tiecies, tad tu jutīsies jau, vajadzētu būt, ka tu jau jūties gandarītāks par savu dzīvi, un mēs dzīvojam miedarbībā ar citiem, un citi jūtās labāk ar tevi, kad tu jūties labi. Kā tā. Kas svētus vārdu saskana. Jums Kazāks tagad bija domājis par to, kādai mājai jāizskatās, kādā cilvēks dzīvo. Bija divas dažādas mājas uzvedīs. Viņš ir amatnieku, kā amatniecības kamerā priekšās vai kas tā. Viņš teica, ka cilvēkam dažādos dzīves vecumos ir nepieciešamas dažādas telpas. Un tā viņa prāt ideālā māja pēc tā savas būtības ir tāda, kad ir kvadrāts, loga durvis, un vispārējais ir pārliekams. No brusām, viņš amatnieks, viņš no brusām var salikt tā kā no plucīšiem, tad lielāka guļamistaba, tad lielāka viesistaba, tad lielāka virtuve, un cilvēkam tās dzīves laikā mainās. Tā prasīt pēc dažādām telpām. Līdz ar to tie jaunieši arī cik. Tas viena lieta ir tas, ko jaunieši saprot, otra lieta ir tas, ko saprot cilvēks, tad, kad viņš nonāk pie tā savas un tajā darāmajā kārtā. Kad viņam ūdens, tad viņš atkal savas lietas saprot. Tad dažādi gadlaiki. Jūs, sēta. Man jau patīk, ka tā sēta ir apkārtē pilnīgi. Tikai netiek iekšā, vēl netiek ārā. Par sētu? Jā, par pilsētu. Tāda personiskā pieredze man bija. Man ir dēls jau pusaudzis, un es viņu cenšos iepazīt visu mūžu, kopš viņš ir piedzimis. Mums nav baigi vienkāršā saskaņa. Bet bija viens pagrieziens, var teikt, dzīvē, kur paprovējot, tā kā pirmie mēģinājumi provēt šādā veidā dzīvot, deva tiešām to sajūtu, ka Dievs, cik mēs harmoniski spējam dzīvot ar manu bērnu. Un tas bija tad, kad es iepazinu ceļu, ko arī Mārtiņš var droši vien vairāk pastāstīt, tas ir Falangdien, kur caur manu skatu punktu tas, kā es mēģināju, kā es paprovēju tās dažas dienas pirmās, un es redzēju uzreiz rezultātu, bija paralēli caur 3 lēcām, uzreiz visām 3 skatīties un rīkoties pasaulē caur īstenību, kas ir patiesums, autentiskums, ko arī tu pieminēji, caur labestību un caur pacietību, iecietību. Tā kā caur visām 3 uzreiz. Un man likās šausmīgi universāli tas viss ir. Un, tieši sajūtot to uzreiz ar savu bērnu, ar kuru mums visu laiku bija es gribu vienu, viņš grib pilnīgi citu. Un pēkšņi ir tāda saskaņa, ka liekas, ak, Dievs, kas noticies? Ir pilnīgi cita dzīve notiekās. Vai pietika to, ka tu mainīji kaut kādas lietas un pievērsties šai praksē, vai jūs abi to darījāt? Nē, viņš vienkārši dzīvoja dzīvi tālāk. Viņam mamma tur eksperimentēja. Un arī terapijā patiesībā valda tas uzskats, un es arī viņu tā kā redzu arvien vairāk strādājot ar klientiem, ka tad, kad es pati mainos, arī apkārtējā pasaule mainās. Es runāju tā, ka izejot no tā, ko tu stāstīji, terapijā, gan ar bērnu, gan arī to pilsētas variantu, vai to atslēgas vārds nav pieņemšana, nevis centies kaut ko izmainīt, bet vienkārši pieņemt to esošo. Viens atslēgas vārds pieņemšana, kas varētu būt taku uz harmoniju. Kaut kas vēl nāk prātā? Tā lieta, es priekš sevis esmu atklājis un izpēt, praktizēju Falangdien festivalu. Lai ar ko es savā dzīvē sastapos, tā nav netaisnība un tā nav nejaušība. Un tas pilnīgi noteikti ir attiecināms uz mani.
tad, ja kāds cilvēks pret mani nelāgi izturs, vai man kaut kas krīt acīs, vai kaut kas nepatīk, es saprotu, es tā mazliet dziļāk ieskatos sevī, tad visas šīs lietas tā viena aiz otras var tā kā pa drupačiņai kasīt ārā. Un pilnīgi noteikti, kad viens brīdis un bija tāds, kad man vispār šķiet, ka viss, ko es redzu, tas ir vienkārši manis pašu iekšējās pasaules spogulis. Un tad dusmoties uz citiem vairs absolūti nav nekādas jēgas. Dusmojies uz citiem, dusmojies pats uz sevi. Tas ir tā kā tāda, nezinu, jo vairāk to dusmu, tas ir tā kā tāda ogli spēlēties, bet tā ogli ir tev pašam rokās, un tu pats no viņas apdedzinies, bet ne jau kāds cits. Vai arī, ja laiž to dusmu tālāk, arī cits apdedzinās? Man liekas, ka nē. Tas tagad tenis bumbiņu pret sienu. Metam, pinkšam. Kas pilsēts? Nē, es pateicu, doma ir viņa Jā, toreiz latvieši cilvēki teica, ka vienu pagalu nedabū. Tāpēc, laikam, mēs esam tik daudz. Mums būtu iespēja aizdegties un pēc tam atkal atrast to ceļu, kā tomēr tā iet. Ko kurš uztver, cits jau to ogles būšanu uztver par to, kāpēc vispār jāga dzīvot. Ja tev nav ogles, tad jau ar ko es atšķiros no koka. Nu, no sērijas kā tu domā? Kā tu Kā ir jau domāji? dažādi tie veidi, kā tu konstruē to savu būšanu. Vai kā viņi konstruējās. Ir izaicinājumi, vai arī ir iespējams dzīvot vispār visu laiku kā izaicinājumi. Tā vēlēšanās darīt visādas lietas, kas no tādas puslīdz mierīgas saprašanas šķiet dīvainas, maigi sakot, viņiem izriet no tā, ka tu sev kaut kādā veidā nospied vai iespied. Un tas, ka jaunieši saka, ka ir vajadzīgs kaut ko samierināties, tu var dzīvot arī tajā dīķi iekšā samierinoties, ka tur ir slapš apkārt. Bet vai tev to vajag? Vai tu esi to pelnījis? Tādā brīdī, kad rodās kaut kāda saprašana par to, ko tu tiešām gribi, tad arī tu noliec sev tādā vietā, kādā tu domā, ka tu esi pelnījis. Jo, ticiet, man visiem cilvēkiem galvā ir mājiņa ar skatu uz ezeru vai dzīvošana mājiņā upes krastā. Visādā ziņā tā nav pilsēta. Pilsēta drīzāk ir vieta, kur tu vari savas ambīcijas vai savas... Pilsēta ir tāds veids, kā ērtāk izdzīvot, bet tam ir maz sakars ar tādu dzīvošanu sev mierā. Un tāpēc ir, kad Ušakovs gan es nomirst dažus 100 metru līdz pusmaratonu vai maratonu beigām, tik tāpēc, ka ir tas brīdis, kad tagad es strādāju un tagad es atpūšos. Un visas neprātīgās ekstrēmismu izpausmes, kad ir veči, kur mēģina ar motociklu lekt salto un vēl 2 veči ratiņkrēslos, kuriem tas nav izdevies, skatās, vai viņam izdosies vai ne. Tā ir pilnīgi dīvains uzstādījums, kāpēc tas vispār jādara cilvēkiem. Kad mēs esam šeit nākuši un ko tu dari kurā brīdī. Tās neprātīgās izvēles ir diezgan raksturīgas pilsētē tieši kā vidē. Viņš nav zemnieki nedabūs, lai viņš tagad pa traktoru les no krājas, lai atgriebies, ka interesantāk dzīvi gribētos. Nedabūs. Vai tas varētu būt kaut kas ar to pašu līdzsvaru saistībā? Nu, kad es skatījos tajā pašā puiku nometnē, kas bija brīvpēc. Tur bija kāds 20 pāri puikas, un viņiem nebija ne kautiņu, cik mēs 5 dienas bijām tur. Līdz šitām lietām bija noruna, kad nelietos, bet arī vispār nebija intereses par to. Jo bija daudz ko darīt. Viņi izlādēja, lietoja to enerģiju. Vēl jau viena lieta bija, ka nebija 2 lietas, ko mēs darām par dienu, bet nebija grafika, nebija kas no cikiem uz kuriem. Tās lietas sajāja dzīvi diezgan konkrēti. Domāju, ka tas no tikiem līdz tikiem tas ir tāds blīvāks cilvēku vidas tāds produkts. Tāpēc, kad tu staigā ar gidiem pa taigu, kad viņiem prasa kas un kur, viņš saka, tam vidam būt. Tas nozīmē, ka aizies redzēs. Un domāju, ka tas ir loģiskāks veids, kā eksistēt, nekā šis
tas idejas mājā arī, un tādā brīdī, kad jūs improvizējat, viņš nevar iepriekš paredzēt, kādā pozīcijā tu būsi pēc 52 sekundēm, un kāda būs pēc minūtes 15. Tam vidno būt. Tas arī tas ir, tas dzīvosim, redzēsim. Cits labs latviešu saka, dzīvo un redz, ja tu gribi dzīvot. Bet tā dzīvošana ir izaicināšana, tā kā latviešu valodai ciešamā kārta un darāmā kārta. Tu var dzīvot ciešamajā kārtā, nopūsties pa visu, tu var dzīvot darāmajā kārtā. Man konkrēti vairāk interesi šobrīd darāmā kārta. Es esmu sapratis, ka es ļoti maz ko pats māku darīt. Līdz ar to ir iespēja iemācīties. Bet ja tu tikai sūksties un dzīvo šādā nišā, tad tas man vairāk līdzinās pilsētu. Tas, ko tu saki, man ļoti sasaucās atkal ar maniem jauniešiem. Es pat varbūt atļaušos nolasīt divus tādus teikumus, kas viņiem stāvēja. Viņi regulāri sanāk kopā, lai tā kā spēcinātu sevi šajā te darītāja pozīcijā, apzināties sevi kā varošu cilvēku. Viņiem pie tāfeles bija rakstīts, var dzīvot ar nevar, pieņemt upura lomu. Tāda tad arī būs realitāte. Citi un apstākļi izlems, ko tev darīt. Var dzīvot ar var, būt savas dzīves saimniekam. Tas nozīmē, ka apstākļi vai citi neļauj darīt iecerēto, neiestrēgt, bet skatīties, ko es varu darīt. Un man liekas, tas pirmais, tas apziņas fokus ir tas, kas ir jāmaina, lai tu būtu ceļā uz to harmonisko dzīvošanu. Tas ļoti sasaucās. Mārtiņ, Zonai, gribēs dzīvot pilsētā? Absolūti, es vairs neesmu nekādā pretrunā. Viens pīps, jā. Man bija kaut kāds laiks atpakaļ, kad es tā kā rāvos ārā no pilsētas. Un braucot atpakaļ uz pilsētu, ļoti tā dīvaini pie Rīgas zīmes bija tāda sajūta, ka to mašīnu iebrauc sienā. Kāpēc es to visu jūtu un kāpēc tas tā notiek? Es sapratu, ka droši vien, ka man jāmēģina kaut kā vieglāk uz to visu paskatīties un iemācīties tiešām pieņemt šīs dažādās vidas. Un tajā brīdī, kad es to sapratu, ka ne jau vidi man traucē, bet man priekšstatu par to vidi. Un jebkurā vietā es varu būt labs cilvēks un es varu atrast arī ceļu, kā augt. Ir jauki pabūt ārpus pilsētas, kaut kur dabā, harmonijai un mieram, mazliet sakārtot sevi tā kā iekšēji. Tad, kad atgriežoties pilsētā, daudz šo izaicinājumu. Daudz kaut kādas lietas, kas tev ir jādara, un tev ir arī jāpakārtējas. Tu nevari dzīvot tā, dzīvosim, redzēsim. Kaut vai sarunā tikšanos, tu nevari dzīvosim, redzēsim, kad mēs satiksimies. tad absolūti nekas neiet uz priekšu. Bet tas, ko es saprotu, kad arī var skatīties uz lietām, ka tie ir tā kā grūtības, netaisnības vai vēl kaut kas, kas man traucē dzīvot, tad uz to var paskatīties arī kā uz iespēju augt. Es ticu, ka ik viens no mums jau varbūt ne ik viens, bet lielākā daļa mums apzinās, ka cilvēks ir arī garīgi būt. Šie tā kā mūsu laicīgās dzīves soļi un ceļi, kad viņi ir tāpēc, lai mēs varētu augt arī kā garīgi būt. Ne tikai iemācīties skrūvēt, mīlēt, rokas kustīt. Es atceros, man bija viena diskusija ar vienu jogas pasniedzēju, kurus pēc tās diskusijas mēs tikai satikāmies ēdot, runājām, un es tā uzvilkos, kas ir. Es teicu, vajag dabā dzīvot. Viņš saka, nē, dabā, es tikko pavasaru padzīvoju, pilsētā ir labāk. Un mēs nonācām līdz brīdim, kad viņš man iespieda stūrī, sakot, ka tāds kārtīgs meditētājs var meditēt arī uz lielceļu. Tā, ka mašīnas tepat blakus brauc. Un es sapratu, jokaidī viņam taisnība. Par jūru katrā ūdensglāzē. Kā? Par jūru katrā ūdensglāzē. Un es kā cilvēks, kurš dzīvo mežā vairāk jau kā 10 gadus, kas brauc šurp, es domāju, sasodies, kurš ir teicis, ka laime ir iespējama mežā. Es fantastiski zinu, kā laime arī mēdz nebūt mežā. Un man ļoti patīk, kad Māris stāstīja par to māju dažādiem vecumiem. Es atceros, ka es biju 20 gadus jauna. Man likās, dzīve ir tikai centrā, vēlams Ņujorkā. Es biju Ņujorkā, es samīlējos tajā pilsētā. Un tad es daudzus gadus īrēju kaut kādas dzīves vietas uz Brīvības ielas, vēl kaut ko. Tad viss notika, visi krogi līdzās un tam līdzīgi. Un tad sāk tuvoties rudens, vai ne, birst lapas un sirmo mati. Un kaut kā tā. Vērtības mainās. Vērtības mainās. Un, ja par tiem atslēgas vārdiem,
Es laikam definētu par līdzsvaru sajūtu. Un līdzsvars starp ciešamo un darāmo kārtu. Tev jāatstēm baigši, tas te patika. Jo es arī, kad domāju, kas tad ir tā harmonija, es sen biju sev nodefinējis, kas ir laime. Laime ir tad, kad nav jautājumu. Tad, kad iestājās iekšējais miers. Priekš manīm tas bija tā manējā atbilde. Kad es zinu, ko es gribu, un man ir labi ar to. Man liekas, ka tas dzīvē nav iespējams. Par utopiju. Apstādināt visus jautājumus. Un tad tā vienkāršāka harmonija un līdzsvars zināt, ko es gribu, un es varu iet to darīt. Es saprotu sevi kā cilvēku, kuram ir tas resurss iet to darīt. Un man nevajag ciest, jo es daru. Un tur ir tās oglītes vai asies stūri, bet es eju un daru, un man ir forši, jo es zinu, kāpēc. Kaut kā tā. Par līdzsvaru runājot, tas man arī tāds lielais vārds bija, kad es domāju, kas ir harmonija, kā kaut vai caur ar klientiem terapijās strādājot un tā. Un tas, kas man izkristalizējās, tas ir tikai viens no, ir par došanas ņemšanas līdzsvaru. Ka ja es pārāk daudz dodu, es sāku ciest. Es vienkārši izdegu un tam līdzīgi. Bet ja es arī saņemu, un tam noteikti nav jābūt uzreiz tur naudā, uzreiz kaut kādās lietās, bet ja es apzinos, ko es saņemu un dodu, un tas notiek appusēji, tad arī šī harmonijas izjūta uzrodās. Tāds vēl viena ideja. Laime, harmonija, tie vārdi divi tā spēlējās. Bieži vien saka, kas tā laime ir. Laime tad, kad viss ir kārtībā, tad nemaz viņu nejūt. Tad vienkārši laime kā produkts kaut kādai citai darbībai. Tāpēc kā veselība. Veselība tad nejūt nekāda slimība. Laimes apzināšanās ir baigi svarīga. Tagad tas ir laimīgs, bet tad man nevar saprast, kāds tas ir. Par to satīšanās gan es nezinu. Man ir tā, ka tas darbs ir veidojies, un man jāpilnē nevis cilvēki tik daudz, bet cilvēki dabā. Un nevar norunāt tikšanos ar sevi. Nevar. Vienu dienu viņam muts ciet, otru dienu viņam muts vaļā. Cilvēks jau grib redzēt, ka muts vaļā, jo konteksts ziviem sanāk, ka muts vaļā, citādāk nesanāk. Sanāk, bet savādāks. Un tad ir tā to tikšanos, ir jau lietas, kuras tiešām var saukt par tikšanās. Tās notiek bieži vien tā, ka iedomājas, ka vajadzētu satikties un var satikties, jo tās takas, kuras mēs ejam, viņas ir bieži vien paralēlas. Un ka var notikt satikšanās, norunāt tā kā biznesa satikšanās vai ko, bet no satikšanās arī dažādas. Ir tāds vienkārši kā mēs šovakar, ka mūsu ceļi ir krustojušies, tāpēc, ka mēs esam gribējuši, lai viņi krustojās. Tās bišķi savādākas. Un viņas bieži vien ir tā, ka tikai gribēja satikt. Negribēja, vai gadīgos, ja nesatikt. Dažkārt satiekam fiziski, runājam, bet satikšanās kārtīgi nav bijusi. Ir pavadīts ilgs laiks kopā, bet vienkārši nebija, vai nebija? Sveiks, Valdi. Sveicināti. Dalībnieks iekavējies viens bija. Mēs tieši runājam par to, par satikšanos. Īsto laiku, jā. Iespējams nokavēt. Cilvēks pilsētā ir tik ļoti piesātinātā vidē, kad viņa dzīve noris ātrāk ārēji un dažkārt lēnāk iekšēji. Ja drīz kā vispār iekšēji var nenotikt. Toties ārēji viņa var notikt ļoti, ļoti daudz. Un tad, kad tuvojies pilsētai, es esmu dzimis un izaudzis laukos, un tuvojies pilsētai, un es jūtu ātruma mutuli. Man tas uzreiz patika. Es teicu, es gribu pilsētā. Es negribu laukos. Jo es uzreiz esmu pilsētā sajutis to dinamismu. Un ja tev ir enkurs iekšā, ja tu neļaujies aizskaloties, tad pilsēta tev var ļoti daudz ko dot. Un es pat nezinu, vai tā ir utopija, kad mēs sakam, ka pilsētā, harmonisks cilvēks pilsētā būtu kāda utopiska lieta. Man liekas, ka pilsētā savā sūtībā varētu būt vieta izpausmē harmoniskam cilvēkam. Bet kamēr cilvēks neatrod vai nemeklē to harmonisko sevī, tikmēr pilsēta nespēja parādīt to, ko viņa var dot cilvēkam. Un tāpēc cilvēks saka, oi nē,
uz laukiem. Laukos vienkāršāk. Tur nav tāda intensitāte, tur nav tāda. Es gribētu redzēt, ko laucinieki pateiks uz pilsētnieku apgalvojumu, ka laukos vienkāršāk. Jā, es esmu izaudzis laukos, neaizmirstiet. Es esmu lauku darba cilvēks, to ir piepratis, jā. Tas ir smagāk, laukos ir smagāk. Bet... Nav smagāk, zini, kas ir pa joku? Es aizlaidos no pilsētas, es esmu uzaudzis laukos, pēc tam atnācu uz pilsētu mācīties, un es 5 gadus jau aizlaidies no pilsētas. Ar galiem, tāpēc, ka tādā brīdī, kad tev jālaiž bērnu skolā. Un tādā brīdī, kad rodas bērni, no kuriem daudz mācīs un skaties, ka tev vajadzētu viņiem ielikt kaut kādu normālu punktu, tu saproti, ka laukos to ielikt var, pilsētā es nemaz negribu mēģināt. Protams, tā ir mana pieredze, es balstos uz to, ko esmu piedzīvojis, bet šodien es lēju iekšā automašīnā degvielu un man benzīna tanka sieviete saka, es saprotu, ka tā nav mana darīšana, bet ziniet, vakar jūsu dēls bija atnācis, viņam bija 20 eiro, viņš iepirkās par 5 eiro un nopirka tur to un to un to. Varbūt tā nav mana darīšana, bet es gribēju, lai jūs zinat. Pilsētā ir tāda lieta kā atbildība vai godīgums. Ja mēs runājam par harmoniskiem cilvēkiem, kas sanāk kopā, tad tā būtu viena varena ideāla pilsēta. Bet tam ir brīdī, kad tev jāslēp kaut kāda tarakāna savā galvā, tad pilsēta ir ideālākā vieta, kā aizbēgt no savām problēmām. Tāpēc, kad tu imitē to darbību, tu attīsties, tu darbojies un tev aiztrūkst tas laiks padomāt par to, kur tu esi, kas tu esi, kā tu tālāk varētu organizēt savas domas. Es diezgan esmu satrūcies no tā, ka tagad sāk parādīties tāds jēdziens kā kāda fragmentārā domāšana. Es nezinu, cik no jums atcerās, kāds bija pagājušais rudens, kāds bija ūdens līmenis, kuros datumos lapas sāk nodzeltēt. Pilsētā šī informācija nav būtiska. Savukārt no psihoterapijas viedokļa tu zini, ka mēs esam tūkstošiem gadus vadījušies no šīs informācijas un izveidojušies tādu, kādu mēs šeit esam. Pilsētā tāda informācija nieks kaut kāds. Lās ziņu virsraksts un satraucies vai nomierinies atkarībā no savas erutīcijas. Kā jūs to varētu komentēt? Es domāju, ka viss izriet no tās, cik dziļi un cik tuvu mēs sev pašiem esam iekšā. Ja mūsu patības, mūsu tāds smalkāko, tīrāko izjūt kodols, tur, kur mēs jūtamies visīstāk sevī, ja mums ir šī saikne, ja mēs lūkojamies bieži, kad mēs gribam kaut kādu lēmumu pieņemt vai ikdienā iet, ja mēs ielūkojamies, ja mūsu skatījums ir bieži vērsts uz to avotu, kādai iedvesmai, kādām labajām jūtām, kas ir mūsos, tad ir daudz vieglāk sastapties ar ļoti daudziem citiem notikumiem. Pieņemsim cilvēks, kurš ir sasaistīts ar ļoti daudziem pienākumiem, kā man uz meditācijas nodarbībām Rīgā no Tukuma braukāja viena sieviete, viņai bija 3 bērni, jā, viņai bija darbs un viņa bija viena pati pie tam uz to brīdi. Un tad mēs runājam par to, kā lai atrast laiku tam, lai viņi tā kā noskaņoties. Jā. Viņš teica, man taču tas. Es teicu, bet tam, kad tu mēģini noskaņoties iekšēji, tas nav konkurents un tev nekādā veidā nav jābūt konkurentam ar tām visām pārējām tavām aprisēm, ar visiem pārējiem taviem pienākumiem. Jautājums ir par to, ka iejūtoties sevī dziļāk, tev rodās iespēja citā kvalitātē rīkoties. Tu sāc rīkoties savādāk. Tev ir cita kvalitāte taviem lēmumiem. Un tādā gadījumā, ja šī saikne veidojās, ja cilvēkam atrodās laiks, tad notiek tāds brīnums, ko viņa man pastāstīja pēc mēneša. Viņa teica, kas to būtu domājis? Es domāju, ka man nepietiks laika, bet tad es izdalīju laiku šim darbam ar sevi, šai meditāciju sirdi. Un ko es pamanīju? Ka es ne tikai paspēju visas pārējās lietas izdarīt, kaut arī man tagad tam ir mazāk laika, bet man vēl parādās arī kāds brīvs brīdis. Un
Un tā bija liecība no malas, jo es tik ļoti aizņemts neesmu bijis dzīvē, kad tik ļoti daudz pienākumu kā viņa. Jā, vēl jo vairāk, ka viņa braukāja 2 reizes nedēļā no Tukuma uz Rīgu. Un es pie sevis nodomāju, redz, tāds risinājums arī ir iespējams. Varbūt, ka jūs esat pamanījuši tādus brīžus dzīvē, kad laika izjūta ļoti spēcīgi mainās. Un pieņemsim, ka tev šķiet, ka ir pagājis ļoti liels laiks, bet patiesībā, sakot, ārēji pagājis neliels laiks. Un otrādi, ka tev ir daudz darba bijuši un pagājis tev gads, un tu neko īsti pamanīsi neesi. Kur tas laiks, cilvēks saka? Un no tā, cik mums izdodās sasaistīties ar šo savu pirmavotu, savu kodolu, ir atkarīgs arī tas, cik mēs spēsim tos daudzos pienākumus, saistības veikt. Varbūt arī dažas no viņām mums nemaz nav jāveic. Attiecībā uz pilsētas izjūtu man pašam liekas, ka pilsēta vēl tikai kādreiz atklās sevi. Es nedomāju, ka tik ļoti ātri, bet pilsētā ir lielāka dinamika izmaiņām. Ja cilvēks spēja apzināties, ka redzēt trūkumus un negācijas ir vieglāk, tāpēc, ka tas ir vienmēr tāds lejupslīdošs process. Novērtēt labo, novērtēt citu cilvēku un pamanīt kaut ko labo sevi, tas vienmēr ir ar piepūli, tāpēc, ka tas ir vienmēr augšupkāpjošs process. Līdz ar to, ja mēs paskatāmies uz pilsētu kā uz vietu, kur mēs apzināti pieliekam šo pozitīvo momentu klāt, tad pilnīgi noteikti, ka mūsu atdeves rezultāti priekš daudz lielāk cilvēku loka, pasaules loka var būt noderīgāk. Ja mēs paliekam vieni paši laukos, tas ir ļoti brīnišķīgi, un mēs saskaramies ar, kā dzejnieki saka, Dieva skaistumu dabā. Un dažkārt mums tas ir nepieciešams, ka mēs pie tā aizejam un mēs to izjūtam. Bet, ja mēs iestiegam laukos, tad es domāju tādā varbūt ar pat labā nozīmē, bet varbūt arī, ka mums varētu parādīties tāda inerces sajūta, ka mums tas miers pārvēršās arī par tādu sajūtu, ka varētu ar neko nedarīt. Jā. Tad mēs varam pieļaut tādu kļūdu attiecībā uz dzīvi. Seneka savā laikā teica tos vārdus, kuri ir ļoti daudz lietoti, bet bieži vien arī tā mazliet pārprasti. Viņš teica tā, ka es esmu cilvēks un nekas cilvēciskais man nav svešs. Un ja jūs zināt, kādā kontekstā viņš to teica, izrādās, ka viņš to teica runājot par to, ka ik viens cilvēks ir cilvēks pateicoties citiem cilvēkiem. Ka viss, kas viņam ir viņam tāpēc, ka citi cilvēki ir ielikuši rūpes uzmanību un ka tas visu laiku ir izveidojusies vairāk. Un tāpēc mēs varam, pieņemsim, nodot pieredzi vai dalīties ar labu vai sliktu, bet tas viss sāk notikt ātrāk, un pilsētā tas notiek vēlāk. Man īstenībā to teikt, es tikko atcerējos, es jau biju ka es vairs neatceros, kas to teica, bet ka pirms gadiem 100 un, protams, vēl vairāk tas dzīves ritms ir bijis pilnīgi citādāks. Un viņasim, es nezinu, kuram ir problēmas atcerēties vārdus cilvēku vai, kad liekas, ka atmiņa vairs nestrādā tā kā pirms 5-10 gadiem, gana jauni mēs vēl esam, kad nevajadzētu vēl tā būt, bet kad tas dzīves ritms ir tik šausmīgi skrienošs tieši pilsētā, ka, un tad tā doma bija par to, ka principā cilvēks, kā es nezinu, dabas daļa, ir vēl nesen, vēl dažas paudzes atpakaļ dzīvojas daudz lēnākā ritmā. Mēs esam beiguši ciest badu, vismaz tā tiek uzskatīts, tikai beidzamos kaut kādos gados 100-120.
pabarot sevi tik tālu. Tas ir kaitas attīstība gadījumos. Es tikai domāju par to, vai neko nedarīt slikti. Tas nav labākais, ko mēs varam darīt. Kas tev to teica? Kāpēc kādam ir jāsaka? Varbūt es to tagad saku. Vajag, ka liekas brīnišķīgi apturēt. Nē, apturēt tā ir darbība. Nav pieņemšana. Tā ir darbība, jā. Patiesībā sakot, ja tā vispār pajoko, tad pamēģini neko nedarīt. Pamēģini, ja tā pa īstam nopietni. Bet es šajā gadījumā ar neko nedarīšanu domāju tādu attālināšanos vai aiziešanu no cilvēkiem, no sabiedrības. Nevis ar to nolūku, ka man būtu tāda iekšēja vajadzība, bet ar to nolūku, ka tie cilvēki, tā sabiedrība, tas nav labi. Foršāk man ar sevi pašu, jā. Tas nav tāds lepnums? Var jau gadīties, ka varbūt ka tas ir lepnums, jo tāds populārs tagad ajurvēdiskais ārsts Torsunovs savā laikā teica, ka lepnums tā ir izjūta, ka cilvēks uzskata, ka viņš ar visu var tikt galā pats. Jā, šajā gadījumā sasaistot ar Senekas teikto, viņš nevar pats sevi izveidot par cilvēku. Viņš ir atkarīgs no citiem. Ja bērns būs atstāts viens pats mežā, kāds cilvēks tur izaugs, ja pie vilkiem tiks, tad vēl kaut kas no vilkiem tiks, bet ja vispār bez nekā, bez komunikācijas, bez miedarbības, tad nekas nenotiks. Un tā man doma bija tāda, ka ja mēs varam atrast to pavadienu, kas sasaista mūsu ārējo apziņu, ārējo uztveri, mūsu iekšējo būtību, caur kādu noskaņošanos, vingrināšanos, koncentrēšanos. Tad tas ir veids, kā tā būtība, jā, viņa sāk izpausties mūsu acīs, mūsu sejā, mūsu dzīvē. Tas ir gluži vai, ka tā saikne, jā, kā lukturītī tos puldzīt ielikt, jā, un tur sāk degt kaut kas. Un ja tu ar to gaišumu sevī, tu sēdi mežā vai rudzu lauka vidū, un tu jūti tik brīnišķīgi, visums, tas ir ļoti skaisti. Bet ja tev izdodās būt vēl drošākam, vēl apņēmīgākam, un ar šo sajūtu pamēģināt pastrādāt pilsētā starp daudziem cilvēkiem, daudz no kuriem vispār skrien pa galvu pa kaklu, un spēt šo liesmu turēt un šo gaišumu saglabāt. Var gadīties, ka kāds ierauga. Nē, redzi, bet, kad tu iededz, ja jūs kādreiz svecīt esat iedeguši uz tortas, pieņemsim, ja? Parasti jau nekādīgi neizdodās to gaismu paturēt tikai sev. Viņa visu laiku kaut kā slīd pāri malām. Un tāpēc man tā izjūta vienmēr ir bijusi tāda, ka ja kaut kas labs ir mūsos, tas visu laiku sāk kaut kā slīdēt pāri. Jā, un ja mēs tam pieliekam apzināti piepūli mazliet klāt, jā, tad tas arī starojās. Tādā veidā, tāpēc es to vairāk redzu tieši pilsētu kā cilvēku tādu kopība, jā. Latviski pilsēta sanāk. Bet pilsēta ir arī iespēja pārbaudīt, vai ir tev tas līdzsvars vai nē, jo es arī zinu to manīgo laimes un apgarotības sajūtu dzīvojot mežā. Tikad neviens pēc tevi nāk, un tikko tev atnāk kāds labs cilvēks noskāp tev uz kājas vai pasaka kaut kādu, kaut kā tu šodien neizskaties pārāk laimīgi. Vienā brīdī, jā. Man Ines pastāv šeit šoreiz no astroloģijas konteksta par to. Un es tā domāju, ko varētu pateikt par astroloģijas kontekstu. Jo jums ir harmoniskāka karte, astroloģiskā, jo lielāka varbūtība, ka jums būs labi vienam mežā. Un visi tie, kas velkās uz jogām, meditācijām, psihoterapijām un tam līdzīgi, visi cilvēki ir ar ļoti specifiskiem disharmoniskiem aspektiem kartēs. Un labi, ka tā, jo tā ir tā oglīte, kas mums visu laiku cērtās un uzdod jautājumu, kāpēc nūrdītājs mūsos ir.
Jā, un no vienas puses tā kā papriecāties, ka jums nav harmoniskas kartes, ja jūs esat meklētāji. Un tas, kas meklē, tas atkal atrod. Jo ļoti daudzi sociālo pabalstu tērētāji un patvēršami iemītnieki ir ļoti harmoniskām kartēm. Viņiem viss ir kārtībā, viņiem ir šitāds kvalitātes dzīves līmenis, un viņiem ir ok. Un viņiem nevajag vairāk. Jums vajag, man vajag. Es domāju, šeit visiem vajag. Un tas nav tikai materiālā ziņā, un tas ir arī garīgajā ziņā. Kvalitātes līmenis, ko jūs sasniegt. Jā, mums visu laiku ir tās ambīcijas, un dod Dievs saprast, kas ir tas, ko es gribu. Kādas ir tās manas vēlmes. Tas arī atšķirt, ko es gribu un ko man vajag. Un aiziet pie tā, ka tas ir, kā angļi saka, good is enough, labi ir pietiekuši. Nevis tur sacensties ar kādu citu, bet tas, kas tiešām man pašam vajadzīgs. Arī šeit pilsētā. Man liekas, ka pilsētai ir līdzīgi kā cilvēku kopumam ir viena ļoti īpaša, tāda dziļāka tāda izjūta, stiprāka. Angļu valodā tāds vārds aspiration. Es viņu latviski tulkoju arī kā tiecība, izmantoju to pie tulkojuma. Un ir divas lietas, ir ambīcija un ir tiecība. Ambīcija viņa vienkārši rauš zem sevis. Jā, un tā dzīves modelis pēc šīs situācijas ir tāds, ka tev ir tāds paklājiņš un tu rauz zem viņa. Jā. Un pienāk brīdis dzīvē, kad lai kur tu arī kaut ko zem viņa nevarētu nepaslēpt, neierauzt, tu pa otru galu birst ārā. Un tad ir rodās tāda lieta, ka it kā gribās vairāk, bet saturēt vairāk nevar. Un vairāk sajēgas nav, kad Karlosam Slimam, tam bagātākajam, vienu brīdi te viņš bagātāks, te mēdz bagātāks. No Meksikas miljardierim jautāja, cik te viņam kas tur uzņēma, un viņš teica, kas to lai zina, cik man ir to uzņēma. Es sen vairāk nezinu. Jā, un sanāk tā, ka viņš strādā pie savas lielās naudas kā tāds asistents. Jā, un šajā ziņā tiecība savukārt ir tāda sajūta, ka ir kaut kas īsts, dziļš, patiesas dzīvē. Un tas kaut kur ir, bet varbūt tieši es tagad viņu nevaru satvērt. Ja? Viņš nav kaut kā tā paņemams. Bet man kaut kas pagrūkš, man kaut kas pastum. Ja? Ambīcija viņā grib kaut ko pakļaut un vienkārši augt. Ja? Nevis kvalitātē, bet tieši kvantitātē. Pārsvarā. Jā, bet tiecība viņa grib piepildīties no iekšienes. Un cilvēkam atšķirībā varbūt no dabas pasaules, varbūt arī dzīvnieku pasaulē, to mēs neredzam. Cilvēkam ir tāds iekšējs urķis, kas liek viņam visu laiku pāraugt kaut ko viņš ir sasniedzis. Un ja jūsos parādās tāda iekšējā izjūta, ka jums ir vēlēšanās augt pāri tai sasnieguma, tai sevis izpratnes, tai savas kvalitātes robežai, kad jūs gribētu paskatīties, kā būtu, ja es labāk izdarītu, vai sajust īstāk, vai vairāk. Ja jūs parādās šī izjūta, tad jūs zinat, ka jūsos ir tas, ko sauc par aspiration, tiecība. Un viņa nebūtu nav visos cilvēkos. Nevar būt. Nē. Aktīvā izpausme, es domāju, aktīvā izpausme, jā. Ir cilvēki, kuriem ir tāda tiekšanās, un ir cilvēki, kuri ir mīļi labi, bet viņi visu dzīvi nodzīvos mīļi un labi, un viņam nebūs ne mazākā sajūtas, ka viņš varētu būt labāks. Harmonija ir jau sasniegta. Jā, tad lūk, tas, ko pilsēta visvairāk varētu dot, izpausmē cilvēkam. Tas ir, ja cilvēks apzinās šo šādu veidu, savu pamudinājumu. Jā. Un tad, ja viņš var sastiķēties ar līdzīgiem cilvēkiem, ja atrodās, tad šis spēks, viņš pieaug tai progresijā ļoti strauji, un tā miedarbība iedvesmo un atbalsta. Sākumā ir iedvesma, ar to mēs sākam, bez iedvesmas neko nevar iesākt darīt. Bet iedvesmā pēc kāda brīža sāk dzist. Un ja parādās tiekšanās, ja parādās tā sajūta, ka tu patiesībā sakot to dari nevis tāpēc, ka kādam to vajag, vai tev kas par to būs, bet iekš tā ir savs prieks un izaicinājums.
un tad tu esi brīvs, un tu vari darboties. Nekāda ārēja nosacījumi vairs nevar pakļaut tavu attīstību. Parastajā veidā ir tā, ja tevi iesit un pagrūž, nu tad notiek kaut kas. Bet ja neviens tevi nesit, ja, tad var mīļās sūnas, dārgie ķērpji. un tādā veidā. Tāda sava veida vide, kas mums sniedz kaut ko, no kā mēs varam uztaisīt vēl kaut ko. Tad izpaužot to savējo īsto būtību. Un katrā ziņā viss, kas mums notiek, ir patiesībā nenotiek ar mums, bet tas notiek priekš mums. Jo labi mēs esam gaišie, skaisti, burvīgi, ja mēs jau esam atklājuši to, kas mēs īsti esam. Tīra būtība, klātbūtne, jebkāds Dievs, mīlestība, jebkā mēs to varam saukt, bet ir arī tāda lieta kā dvēseles ceļojums, un jā, mēs esam nonākuši te, tieši tādos apstākļos, tieši pilsētā, tad tieši caur šo mēs varam izpaust to, kas mēs īsti esam. Un izpaust to var ļoti dažādos līmeņos, var mazgājot grīdu, var būvējot mājas vai ejot pa karjeras kāpnēm, da jebkā, bet galvenais ir tas, kādu message, kādu to ziņojumu mēs ar katru savu darbību un rīcību nesam šajā pasaulē. Un tāpēc man ļoti patīk tas, ka pilsēta varētu būt ļoti skaista, ir to izpaust. Jā. Un tad, kad mēs esam tas, un mēs apzināmies, kas mēs esam, kaut kas vairāk par vienkārši rokām, kājām, seju, visām pārējām funkcijām, tad mums ir brīva izvēle. Vai mēs gribam te turpināt izpausties šādi, vai mēs izvēlamies kaut kādu citu opciju. Apzināties, un tad jebkas, pilnīgi jebkas, ko jūs darat, nesīs to skaisto, kas jūs esat. Un arī, ja runājam par atslēgas vārdiem, tad no manas puses būtu nevērtēšana. Pilsēta nav ne slikta, ne laba, daba nav ne slikta, ne laba. Vienkārši tā visa materiāla pasaule ir šeit, tieši tāpēc, ka mūsu dveselī tas nes kaut kādu attīstību un augšu. Un mēs šeit esam atnākuši tieši tāpēc, lai pieredzētu tos pretpolus un tās dažādas lietas, gan augstumu, gan siltumu, gan mīlestību, gan naidu. Tās ir dažādas izpausmes no avotā. Bet patiesībā, jā, līdz ko mēs sākam vienkārši vērot visu, kas notiek un mēģināt spēlēties ar to dzīvi, ar visām savām darbībām, rīcībām, emocijām arī. Mēs sākam spēlējoties iet pa dzīvi, tad tā harmonijā iet. Un tad tur ir prieks un tur ir laime, jo, kā arī Velta saka, ka vairs neesi atkarīgs patiesībā no apstākļiem. Viss, kas ar tevi notiek, tu to pieņem kā wow, forši man citronies, taisu limonādu. Un kādu es uztaisu, tas jau pilnīgi mana brīva izvēle atkal. Un ja es neuztaisu kaut kādu super foršu limonādu, tas nav slikti, tas nav nekā vienkārši. Tā ir pieredze. Ok, un tālāk ir apelsīnu pamatiem, kas teiksim, spēcīgas izpaušanās, ir daļa no tās saturs un forma, in un yang. Viss ir arī pauzes. Jā, tu pieminēji jau atslēgvārdus. Varbūt kāds, kas ir klusējis šeit, varētu minēt atslēgvārdus, kas ir jums ienākuši vai nu šeit, tagad prātā klausoties šajās sarunās, vai varbūt jau atnākot uz šajien jau ir skaidrs, harmonija, laime man saistās ar tādu vārdu vai darbību vai tam līdzīgi. Tas ir tāds noslēguma aicinājums, jo mums ir oficiāli 5 minūtes palikušas. Prātā govs. Govs. Man ienāca prātā brīvība.
no šī plāna? Saskaņa. Miers, starp citu, bija Kristiāna, kas ir veikusi šajā vasarā pētījumu, antropoloģisko pētījumu šai pašā klusajā centrā ar vairākiem cilvēkiem par to, kas ir laime un harmonija. Daudzi izvēlējās šo vārdu, šo te mieru, šo te iekšējo mieru, ka viss ir kārtībā. Un, protams, tur var aiziet uz to, ka viņš ir pasīvs miers vai viņš ir aktīvs miers, bet miers bija viens no tādiem atslēgvārdiem. Kaut kas vēl nāk prātā? Kā? Uzticība. Vai uzticēšanās? Uzticēšanās vai uzticība? Kaut kas vēl? Apzināšanās. Man noteikti pašam prieks. Prieks. Man personīgi gan laime, gan harmonija, es viņu izjūtu kā aizkustinājumu. Tā kā es jūtu tādu riktīgu aizkustinājumu, tad ir sajūta, jā, ir labi. Pateicība. Pateicība. Tā būtu laime. Vēlreiz atgādināt to pieņemšanu. Bez tās, man liekas, harmonija nav iespējama vispār. Es vēl gribēju pateikt vienu vietu. Skolotājs reiz teica tādu frāzi, un teica, par to iekšējo dzīvi un ārējo dzīvi. Viņš teica tas nav labi, kad mēs pret dzīvi izturamies viegprātīgi. Bet ja mēs viņu uztveram pārāk nopietni, tas tikpat nav labi. Daudzas lietas ir risināmas ar to, ka tev ir humora izjūta un kad tu saskaries ar grūtībām un sāpēm un ciešanām, zaudējumiem, tu esi priekš sliekšņa, kad tu redzi, ka tev ir iespēja rēģēt, tā attiekties pret to. Tu vari attiekties ar izmisumu, tu vari attiekties ar pateicību. Un kā tu domā, kas ir vērtīgs? Tā ir tava izvēle. Tas nav teikts, ka ja notiek kaut kas slikts, tev noteikti jārēģē ar melnām krāsām. Jā? Tas pats var būt uzlūkots arī caur pateicību, caur to laba vēlējumu, caur labākām izjūtām. Bija tāda Cecīlija Dinere, dzejniece, un kad viņa aizgāja aizsaulē, viņa bija atvēlējusi saviem tuviniekiem atvadu brīdi, noteikti, lai skan mūzika, lai nekādas tumšas toņi nav, lai viss priecājās un tā tālāk. Un tas arī ir viens veids, kā paskatīties uz dzīvi, kā teica Monty Python, vienmēr no tās spilgtākās un labākās puses. Paldies! Es aicinātu kādas minūtes, 2-3, pievērt acis, ja jūtam, ka varam pievērt, un vienkārši ieklausīties apkārtējās skaņās, sajust, kā mēs sēžam uz zāles, apzināties, ir ceturtdienas vakars, septembris, parks. Mēs esam virmojuši sarunās par to tēmām, kuras ir netveramas, kas ir laime un harmonija. Ieklausmies savos sirdspūstos. Ja nevaram ieklausīties, pieliekam roku pie sirds un sataustīt, kur viņi tur ir. Ja gribās. Ļaujam sev pabūt. Vienkārši elpot, vienkārši pabūt. Nav ne apstāšanās, ne steiga. Ja tas palīdz un ja to gribās darīt vēl, tad ir sevis pārcelāt šos te savus atslēgvārdus, ar ko man
gatavoties noriems, iekalas. Varbūt vēl kaut kādas citas drošas. Mazu momentu katram, kas šeit ir atnācis. Kā paldies par būšanu kopā. Un lēnā garā, ja kāds vēlas tur kādu tēju, ja tur ir vēl, ja? Tējas jau ir iekšā. Našķi. Un tad, kad mēs esam pateikušies ar savu acu skatienu katram, kas ir atnācis, varam panašķoties un doties uz idejas māju. Un tad 3 dažādajās zālēs mums būs iespēja pieredzēt 3 dažādus vai ceļus vai prakses. Man ir ļoti grūti nosaukt to kaut kādā vienā konkrētā vārdā. 3 dažādas toņus. Toņus. Labi.